Vienu blakus atrodas Rihards Vaivods, jahtas Evo kapteinis, numurs uz bursa Lat 444. Tiem, kas skatījās tiešraidi un nevarēja saskatīt jahtu nosaukumus. Vispirms jautājums tāds no automobiļu pasaules. Tā mašīnas, kas saucās Evo, ir baigā ātrās, vai jahtām ar tā ir? Jā, mūsu jahta noteikti ir ļoti ātra. Jā. Tā ir turbīna, ko pēc tam pirms tiesneša pārsver, tad izmet pār bortu. Nē, visi noteikumi robežās un nekādi noteikumi netiek pārkāpti. Jums, laikam, vislabāk no visiem latviešiem šodien klājās tā sanāk? Šodien pirmajā braucienā noteikti. Jā, uzvarējāt arī poļus ar Kevlaru burām. Laikam, jā. Lūk, bet otrais brauciens gan tur sanāca visādas misēkļi, zāles uz švērta beigās. Par to sūdzēs diezgan daudz, kāpēc tā iznāca, ka tā trasa distance tika pārlikta, un tāpēc tur bija jābrauc tūmalai, vai kā? Es domāju, ka tā ir sagadīšanās. Neveiksmīga. Tā arī spēlē lomu šajās sacensībās. Jā, diemžēl. Labi, bet kopumā kā viss šis uzsmas etaps vai uzsmas posms kopā ar arī iepriekšējo dienu braucieniem, kā pašiem šķiet? Nē, ņemot vērā to, ka mums izdodās pagaidām, tad sūdzēties nav pamata. Ļoti, protams, ir grūti braucieni, jo prasa daudz nervus, tas mainīgais vējš un tiešām sirma mati ir klāt pēc šīm sacensībām mazliet. Nav vienkārši, bet ir prieks. Ir prieks, jā. Īstenībā jūs esat vienīgie, kas tur Latvijas kanti, jūs esat vienīgie, kas šobrīd, vismaz mums te visi rezultāti nav, bet esat pirmajā desmitniekā. Tā ir milzīga atbildība. Jā, centīsimies vēl labāk. Pamāj skatītājiem. Labi, tas bija. Paldies Rihardam Vaivodam, jahtas Evo kapteini. Viņi patiešām neesam vēl aprēķinājuši rezultātus, bet viņš šobrīd ir vienīgā latviešu ekipāža, kas ir pirmajā desmitniekā. Cerams, ka viņi tur arī paliks. Un ja turpmākajos braucienos citiem arī ies tikpat ātri, tad skatīsimies, kā būs. Un atgādināšu, ka jahta Evo ir arī Racer divīzijā, tātad viņiem ir arī iespējas turēt līdz visātrākajiem burātājiem.